Jā, man ļoti patīk iepriekšējās prezentācijas, un Raimonds, manuprāt, arī ļoti labi parādīja tos procentus, cik tad mums tajā transportā ir. Tā kā acīm redzot, tam transportam ir pietiekoši liela nozīme. Un varbūt mazliet arī par tām elektrouzlādes lietām, kamēr Raimonds vēl gatavo to projektu, tāpēc jau mums gan nav tāds projekts, bet kaut kāds līdzīgs jau mums tur ir. Tā kā iespējams, ka kāds arī no klausītājiem pārstāv iestādes, kuras varbūt šo lietu varēs izmantot. Nu, lūk, jā, ja tā globāli, tad es teiktu tā, ka 99% Latvijas teritorijas visticamāk bez sadales tīkla mēs vispār nevaram iztikt, jo tā ir tā mūsu licences zona. Un tad noteikti pie mums arī pamatā visus šos elektropieslēgumus tad arī taisa. Nu, lūk, jā, tad man būs tādas trīs daļas pēc būtības. Viena būs šī būs lielākā daļa, tā kā reiz ir par mūsu lielo projektu, kas ir atveseļošanās noturības mehānismu projekts, kur mēs esam dabūjuši finansējumu un tad attiecīgi ar to strādājam. Tad otrā daļa būs vairāk kā mums pašiem, kā sadales tīklam veicās, cik tad mums ir tās mašīnas un vai vispār kāda ir ar elektrouzlādēm, kā mums veicās. Un tad trešā būs tāda ļoti maza, tā ir mani tie ikdienas jautājumi, ar kuriem tad klienti pie maniem vēršās. Jā, tad sākam ar projektu. Šis gan nav mans projekts, teikšu uzreiz, bija paredzēts, ka būs Lauras Anžāns. Lauras, diemžēl, netiek, jo visticamāk kādā no pašvaldībām šobrīd kā reiz iespējams šo pašu arī stāsta un prezentē. Tā kā, bet ejam uz priekšu un tad apskatāmies, kā tad mums veicās, kas tad tas pa projektu vispār mums ir. Tātad mērķis ir sekojošs, tātad piesaistījām Eiropas naudu vai atvesļojošas noturības mehānismu naudu, un tātad mērķis ir līdz 26. gadam, tā kā tas nav ne 30, ne 40 gads, bet tas mums ir ātri un intensīvi jāstrādā, lai līdz tam nonāktu, un tātad mērķis ir ierīkot 1300 pieslēgumu punktus elektrotransporta līdzekļu uzlādēji. Un šeit, ja mēs runājam par tiem punktiem, tad šeit pamatā visur būs nevis tātad vietas, bet konkrēti tie spraudņi. Ja? Tad otrs termins varētu būt tie 1360 spraudņi. Un ja mēs salīdzinām ar to kopējo finansējumu, kas tad ir pieejams, tie 6,5 miljoni, tad apmēram sanāk tas, kas mums ir pie nosacījumiem rakstīts, kad ir tie 5,000 eiro. Uz ko tad attiecās šobrīd šis projekts? Tad tās ir pašvaldības vai tā kā cits atvesinātās publiskās personas, valsts iestādes, tās mums ir. Jā, tad, principā tas, kas viss ir saistīts ar valstu, un tas pamatnosacījums, ka tas, kas ar mums šo prasa, tā ir valsts iestāde vai pašvaldība, un attiecīgi tad arī zeme, uz ko atrodas šī vieta, kur to pieslēgumu tad mēs taisamies taisīt, ir arī attiecīgi tad valstī vai pašvaldībai. Pie nosacījumiem, jā, ka tā ir vidēji ātrā, jā, varbūt drīzāk pa 32 ampēriem speciālisti varēs pateikt, kur ikdienā tās lietas dara, ka varbūt tā nav nemaz nekāda vidēji ātrā, bet, gluži lēnā arī tā nav, jā. Tātad viena pieslēguma punkta izmaksas ir nepārsniedz 5,000 eiro. Līdz šim man būs tālāk statistika par tiem projektiem, kuri mums šobrīd iet uz realizāciju. Tās vidējās izmaksas ir rēķināts apmēram ap 2,500 eiro. Pirms laika vēl šīs izmaksas bija 3,500, bet skatoties pēc reālām izmaksām, ņemot vērā arī inflāciju, tad šis slieksnis vai vērtība tika pacelt augšā uz 5,000 eiro. Jā, vēl viena būtiska lieta, ka tā ir jābūt tātad publiskai vietai, tātad ir jābūt tā, ka tā ir nodrošināta piekļuva 24/7, un attiecīgi tad, mēs viņu izbūvējam, tur tālāk būs visas lietas, un tad šim punktam vismaz ir jādarbojās 5 gadus, tad līdz 31. gada 31. decembrim. Jā, pa finansējumu jau tad minēju, tie mums kopā tad ir norezervēti 6,5 miljoni eiro. Jā, un kāda tā pamata doma ir, ko tad dara sadales tīkls un ko tad attiecīgi dara projekta dalībnieks vai kāda no valsts pašvaldību iestādēm un tā tālāk. Tātad pamatdoma ir tāda, ka sadales tīkls izbūvē gan šo pieslēgumu
gan, tad pirmkārtām gan izprojektē, gan visu izbūvē, un tad attiecīgi projekta dalībniekam ir jānodrošina visas tās pārējās lietas, tad ir jāizkonkursē, visticamāk, tā ir elektroauto uzlādes tā pakalpojumu nodrošinātājs, jā. Un, attiecīgi, tad arī ir jārūpējās par to, lai vismaz 5 gadus šī iekārta darbotos. Ja? Tā kā šeit varbūt tas nelielais risks, kā es saku, ir pašvaldībai tas, ka, ja pašvaldība izvēlās tik varbūt sliktu vietu, ka tur nevienam nevajadzēs, neviens negribēs lādēties, ja? Tad sliktākā scenārijā būs tā, ka pašvaldībai par to pieslēgumu būs jāmaksā. Ja? Bet viss pārējais, manuprāt, ja loģiski tām lietām pieiet un skatās, arī tas, ko sākumā Edgars minēja jau par to, uz ko mums tā tendence iet, tad manuprāt, tur ir mazliet jāskatās ar perspektīvu un viss būs kārtībā. Jā, kā tad mums šobrīd ir veicies? Vēl līdz tam mūsu mērķim ir mazliet mums, kā saka, jāpastrādā, un, protams, ka mēs skatāmies, kā varbūt šos nosacījumus mazliet arī likumiskā veidā pamainīt, bet šobrīd tad tie, kur mums šobrīd ir reāli uz iepirkumu, ir kopā 371 punkts. Te arī viņi ir iezīmēti tā kā kartē Latvijas, kur tam mums šīs vietas izskatās. Tās ir tīri šobrīd ir pašvaldību līmenī, tas viss ir noticies, ja, tad vairāk varbūt tādas kā valsts iestādes nav varbūt īpaši izrādījuši iniciatīvu, bet varbūt arī no tāda pašvaldību un valsts pilsētu skatu punktu varbūt arī tur tā likumsakarība ir izveidojusies, jā. Jā, tā kā šobrīd ir tā, ka tie visi mums ir tādi, kuri jau šobrīd konkursējās uz tiem mūsu pieslēgumu izbūvēm, tad tie visi ir izprojektēti un principā, kur katru brīdi ir jābūvē. Un tūlītās arī parādīšu, tad pa Ventspili kopā ir 24 šīs vietas paredzētas pieslēgu vietas vai sprauņu, un ja mēs runājam tālāk jau par tām vietām konkrēti, tad Ventspilī tās būs 6. Šodien arī pirms semināra izskrēja vēl pāris bildes uztaisīja, un tas, kas ir sadarbībā ar pašvaldību, ir tapis. Šīs pieslēgu vietas ir, diemžēl, šobrīd ir tā, ka mūsu elektrības pieslēgums vēl nav. Tā kā pašvaldība šeit ir izkonkursējusi savu pusi, un tagad gaida, kad mēs kā sadals tīkls izbūvēsim savu pusi. Ja? Tad kultūra, sports un veselība, kā tad tas tulkojās, tad ir vairākas vietas, ja nemaldos 4 ir taisni pie koncerta zāles Latvija. Jā, koncerta zāle Latvija atrodas Ventspilī, lai arī kā tas izklausītos un izskatītos, bet tas mums ir Ventspilī, jā. Un kā reiz, manuprāt, arī tas labais stāsts, ja, piemēram, nākošais runātājs Kristaps atbrauks uz Ventspili uz koncertu, piemēram, jā, tad viņam būs visas iespējas šo mašīnu tur uzlādēt. Tā kā, visticamāk, koncerts būs 1,5–2 stundas, tā kā varēs uzlādēties. Pēc koncertā pasēdēšanas mēs gribam pasportot, tad arī pie sporta zāles mums ir šīs vairākas vietas uzliktas. Un tad attiecīgi 3. vieta ir tāda slimnīca. Un vakar, kad es biju vienā no pašvaldībām uz tikšanos, tad mēs arī runājam par vairākām šīm vietām, kur tad varētu uzlikt. Un tad arī tā iedomājas, es teicu, piemēram, Ventspilī pie slimnīcas ir, forši mums arī vajadzētu pie slimnīcas. Tiešām tā ir vieta, kur cilvēki pietiekoši ilgi uzturās. Tas nav varbūt 15 minūšu stāsts, ja? Un tā kā tā ir tāda varbūt tā labā pieredze vai prakse, kā mēs varam tālāk šo visu attīstīt. Jā, tad paralēli pie kā mēs vēl strādājam, tas vairāk varbūt tāds kā mūsu projekts taisni ir, kur ir mūsu transformatoru apakšstacijas, kur ir mūsu zeme, tad mēs skatāmies, ka varbūt tur arī varētu šīs pieslēgu vietas taisīt. Tur noteikti par tām jaudām mēs arī varam runāt, ka tur varētu būt viņas attiecīgi tad arī lielākas jaudas. Šeit mums, protams, jāskatās kontekstā ar pašvaldībām, kā tas viss notiekās. Un noteikti arī runa ir par to, kad, cik tad, kā saka, tādā lokācijas vietā, kādā tad atradīsies šī transformatora apakšstacija, kā tur piekļuvu, kā tur piebraukt, ko mēs tur varam darīt brīdī, kad mašīna lādējās un tā tālāk. Vai tur blakus ir šī koncerta zāle vai kāds sporta centrs vai kaut kādas citas lietas. Tā kā es ceru, ka mums izdosies sasniegt šos mērķus un pilnveidot to programmu, lai tad varētu visu mēs tad arī izbūvēt.
Jā, tad tālāk, ja mēs ejam par pašu sadales tīklu, runājam, kā tad mums ar sadales tīklu ir, tad mums bāzes ir pa visu Latviju. Pēc pēdējām pārmaiņām gan tās bāzes mums ir palikušas krietni mazāk, bet te apmēram tas, kas apakšējā bildē, labajā pusē ir, tur apmēram tās bāzes ir, jā. Augšējā labā bilde ir kā reiz Ventspilī tikko mums uztaisīja, bet tā ir slēgtā tipa, tātad tā ir tā, kas mūsu bāzē iekšā ir, jo mums, diemžēl, pie teritorijas ārpusē publisko nav iespējams uztaisīt, varbūt arī tīri no tāda lokācijas viedokļa. Vēsturiski ir izveidojies, ka mūsu bāzes bieži vien ir arī varbūt ārpus pilsētām, ārpus centriem, kur varbūt īsti tāda publiskā uzlāde, stipri varbūt jāpadomā, vai tas būtu ok. Nu, lūk, bet tad, ja mēs skatāmies par publiskajām, tad mums ir 7 vietās ir, un tad tas plus 7, tas ir tas, kas mums plānojās nākamā gadā. Ja? Tad kopumā es teiktu tā, ka uz nākamā gada beigām vismaz 14 vietās, kur ir mūsu bāzes, būs arī šīs publiskās vietas. Slēgtā tipa, vai kas atrodas mūsu teritorijā, tad šobrīd jau ir 6 vietās, vēl, ja nemaldos, 7 būvējās. Un nākamā gadā tad arī tiek plānots, kad vēl 8 vietās būs. Tā kā principā tā doma ir plus mīnus visās bāzēs sabūvēt. Ja? Protams, kad ja mēs skatāmies nākamo, tad mums izvērtēšanā ir 8 vietas, jo tur ir atkal nākamais stāsts, ka mēs skatāmies katru mīļu brīdi mēs pārvērtējam savu bāzu vispār nepieciešamību kā tādu, ja? Transports, kas tur mums uzturēsies, un tāpēc mēs tā ļoti vērtējam, skatāmies, kur tad ko darīt. Ja? Jā, un tad ir tāda vēl viena interesanta lieta, kad ir publiskās un slēgtā tipa mums ir 6 vietās. Ja mēs runājam par mūsu galveno mītni, kas ir Rīgā Šmerļa ielā 1, ja, tad tur mums ir gan publiskā, gan slēgtā, ja, kas attiecīgi nozīmē, ja nemaldos, tūlītās arī Valmierā būs līdzīgs stāsts. Ja, tad publiskās paliek. Tas ir forši, mums pašiem nāk klāt šīs elektrotransports, un tās nevis aizņem publiskās vietas, bet mēs paši savas mašīnas tad attiecīgi lādējam pagalmā, ja? Tāpat laikā varbūt arī kolēģiem, kur no kaut kurienes ir atbraukuši vai kuriem vajag lādēt, ja? Viņiem šī vieta vienmēr būs pagalmā, sētā iebraucam, un tur mēs varam lādēt. Attiecīgi pārējie klienti, rēķinoties ar publiskajām šīm uzlādes vietām, tad ar to var arī rēķināties droši. Nu, lūk, tad par transportu, kā tad mums šobrīd izskatās, tas, ko man šodien izdevās precizēt, tad pastāvīgā lietošanā šobrīd mums ir 22 auto, plus 15 mums plānojās uz nākamo gadu. Tur viss atkarīgs no konkursa rezultātiem, tad kā 15, 16 būs. Mums mazliet, un šeit iet runa tīri par elektriskajām. Ja? Nākamā gadā mums plānojās arī daļa no transportiem tiks mainīt, un viņi būs hibrīda auto. Tas varbūt vairāk saistīts ir ar mūsu darbu specifiku, jo kā mēs šobrīd smējamies, tad kolēģiem arī tiek piedāvāt šie elektroauto, bet tas tiešām ir jāpavērtē, jo piemēram, tad, kad ir kāds masveida bojājuma situācijas un mums ir jābrauc meklēt, kur tad ir šīs bojājuma vietas, ja? Ar elektroauto tur var būt diezgan izaicinoši braukt un zināt, ka tu tuvākā laikā tur nevarēsi uzlādēties, ja? Tas var būt izaicinoši. Tā kā, protams, arī tehnika nav varbūt tāda, kur jebkurā brīdī brauks tikai par asfaltētu ceļu vai notīrītu, ja? Tā kā tur arī šis elektrības patēriņš attiecīgi var būt lielāks. Tā kā, tā vietā, lai varbūt efektīvāk novērstu bojājumus, tad mums jādomā, teiksim tā, šīs zaļās domāšanas prasības un attiecīgi mūsu darba efektivitāti jānovērtē. Jā, un tad runājot arī par koplietošanu auto, kur arī mums ir, tur gan ir tā, ka mēs dalāmies, tā kā mēs daudzās vietās esam kopā arī vēsturiski ar Latvenergo kolēģiem, tad ir kopā mums arī pa visām bāzēm pieejam 25 elektroauto, jā. Tā kā arī tās lietas, jā. Par jaudām tur laikam nav ko runāt, standarta versijas vai standarta varianti. Jā, un tad varbūt vairāk par tām lietām, ko man klienti ikdienā prasa, tās praktiskās lietas, pie kādiem tad secinājumiem esmu nonācis.
tad bieži vien ir tas, ka klienti īsti nezin, kas tad viņiem pašiem darās ar viņu esošo pieslēgumu noslodzi. Ja? Tur es esmu ielicis no mūsu portāla šo patēriņu pārskatu, kur ļoti labi tad var redzēt tās pamatlietas, ja? Kā tā mūsu noslodze ir, vai mums tur ir kaut kāda rezerve vai nav. Ja mēs liekam šo uzlādi ar kādu jaudu, tad mēs tur varēsim attiecīgi lādēt un tā tālāk. Vēl ko es esmu novērojis, ka tajā brīdī, kad man vajag elektroauto uzlādēji pieslēgt, vai es tur varu, jā, tad es saku, par kādu jaudu tad iet runa, jā, ko tad īsti jūs tur gribēsiet lādēt. Tad mēs saprotam, ka tur īsti nav skaidrība par tām lietām. Tā kā arī tā nākamā lieta, jā, tad jāprecizē, cik tad mums īsti tur vajadzēs. Lūk, par liekajām jaudām, jā, klienti ik pa laikam saņem šos rēķinus, vai pareizāk sakot, katru mēnesi, un tad, ja īpaši ir bijis mazāks patēriņš vai kāds, piemēram, kādam attīstītājam vai ēku īpašniekam ir aizgājis prom nomnieks kāds, jā, tad vienmēr ir, ko man ar to lieko jaudu darīt, jā, vai es tur viņu var samazināt vai tā tālāk. Tad viena no lietām, ko es arī bieži mudinu, es saku, padomājiet par šo elektroauto uzlādi. Ja jūs paši neliekat, varbūt jūs kādu no kompānijām varat piesaistīt, un ja tur ir, piemēram, kaut vai kādi lieki pārsimts kilovati, kas ir reāli gadījumi, jā, tad man liekas, tur ir visnotaļ apusēji labs darījums veidojās, kad vienam vajag jaudu, un arī patiesībā arī pats lietotājs tad var iegūt šo iespēju, kad viņam pie namdurvīm būs auto elektro uzlāde. Jā, noteikti lieta, ko vajag attīstīt, ir šī gudrā jaudu vadība, jo, cik es zinu par šīm elektrouzlādēm, man liekas, arī elektrums kā reiz šīs lietas tur dara, jā, attiecīgi skatīties, jā, kā tad mēs to varam paregulēt, īpaši varbūt birojos, kur mašīnas paliek lādēties uz nakti, jā, tad, manuprāt, tur ir visnotaļ liels potenciāls par šīm lietām tad arī domāt un strādāt. Ja mēs mazliet par tādu nākotni runājām, tad noteikti ir par pieslēgumu vietām, viņas tā kā ir jāplāno, un tad arī varbūt nesen man bija tikšanās ar vienu no lielveikalu ķēdēm, tad arī bija tā, kā mēs tur spriedām, jā, viņi saka, mums šobrīd lielākā problēma ir tā, ka mums tas pamat barošana vai pamat pieslēgums, tas jaudīgais ir veikala telpās iekšā, jā. Un tad no tā tur attiecīgi vilkt uz ārā kaut kādus kabeļus, kaut kur pāri pa stāvlaukumu vilkt, tas visticamāk ir pietiekoši sarežģīti, jā. Tā kā tur noteikti arī par tiem projektiem vai kaut kādas rekonstrukcijas veicot, noteikti par to vajag padomāt, kurā brīdī tad mēs šo elektroauto slēgsim klāt, kāds tad būs šis risinājums un tā tālāk. Vēl viena būtiska lieta, es esmu to ierakstījis par pieslēgumu veidu, jā, tad kā tad mēs šo pieslēgumu veidosim, jā, vai tas ir esošā pieslēguma bāze, vai attiecīgi tad mēs ņemam un veidojam pilnīgi jaunu pieslēgumu, jā. Tā kā to arī var skatīties, protams, no tā viedokļa, ja mēs gribam to, piemēram, nodot pilnīgi nost kādai citai kompānijai, kur tālāk to visu dara, tad šis atsevišķais pieslēgums ir baigi forši. Tāpat laikā, protams, jārēķinās ar šo pieslēgumu jaudas efektivitāti, vai tad mums tur visu laiku tas auto lādēsies, jā, vai arī mēs to jaudu tad varam, piemēram, izmantot pilnīgi kādām citām vajadzībām brīdī, kad auto nelādējās. Jā, tad noteikti arī tarifs, kā tad mums mainīsies, ja mēs palielināsim jaudu, vai gluži pretēji izbūvēt pilnīgi jaunu pieslēgumu, jā, kāds tad mums šis tarifs būs, cik tad mēs par to visu maksāsim, jā. Jo, protams, kad varbūt jebkurš gribēs savā birojā vai pie mājas izbūvēt 150 kW ātro uzlādi, jā, bet, paskatoties pēc tarifiem un investējot visā gan projektēšanā, gan būvniecībā, tās izmaksas un arī tas ikmēneša maksājums var būt diezgan iespaidīgs, es teiktu tā. Jā, un arī saistībā ar to pašu pieslēgumu veidu, manuprāt, ļoti laba lieta ir arī, kad, kā piemēram, arī klienti plāno, tad ja ir uzlikts šie saules paneļi, jā, tad arī, ja mums ir šis viens pieslēgums, tad, piemēram, vasaras laikā, ja mums šī enerģija paliek pāri, pats, piemēram, veikals nespēja notērēt, tad to mēs varam, piemēram, elektrouzlādē atdot. Jā, tā kā tādas visādas lietas, par ko klientiem ikdienā runājot, kur mēs saskaramies ar tādām lietām un domām.
Jā, nu šeit man ir prieks, manuprāt, kad Raimonds kā reiz teica par tām mašīnām, cik tad viņas mums tur ir Latvijā, tad ir 6000. Nu, tad šeit tāda kopbilde pēc CSDD datiem, kā tad Latvijā tās elektroauto vispār ir saliktas. Un te, manuprāt, ļoti labi tā karta iezīmē atkal to stāstu, ko es sākumā rādīju par tām elektrouzlādēm, kur pašvaldībās viena no aktīvākajām mums ir Siguldas pašvaldība, ja? Nu, tad uz to pusi mēs skatāmies, ka tur arī tās elektroauto kā reiz ir visvairāk, tā kā tur vislielākā interese un šīs uzlādes vietas arī visvairāk būs noderīgas. Lūk tā, tas man arī viss. Paldies!